No vienas māla pikas tātad top pampāļu pods. Tā tas pirmais iespējas ir, ka top ātri, jo tas, kad ar podu uzvirpo, tas ir tikai sākums. Pēc tam tas lielais darbs ir gan viņu apstrādāt, pareizi izžāvēt, noglazēt un nodedzināt. Tas ir tas ilgākais process. Pati virpošana aizņem, man liekas, tādu priecīgāko un mazāko laika daļu. Tajā aukliņā, ar ko jūs darbojaties, no māla pikas veidojot podu, arī tur ir laimes poga. Tā tiešām ir laimes poga. Tāpēc jau ir laimīgi cilvēki, kas tiek pie šiem podiem. Laimes pogas ideja radās manam jaunākajam modelim. Jaunākais dēls ir Jēkabs, kuram šobrīd ir 10 gadi. Bet viņam, tad, kad viņš vēl bija pavisam maziņš, tā sanāca, ka es sēdēju pie virpus, un viņš man sēdēja klēpī un ap pirkstiņu vilka līdzi. Tad, kad nestaigāja, jau ķēpājās ar māliem. Uztaisīju vienu, pēc tam iedomājos, ka es varētu taisīt daudzākas, uztaisīju daudzākas. Mamma man izdūra caurumiņus, noglazēja, un tad mēs braucām uz tirgu un uz pārdevu. Cik tagad tu pogas būtu pavisam jau uztaisījis? Ja viss skaitītu kopā, 500, 400. Krāsai katrai sava nozīme. Zaļai veselības poga. Sarkanā? Mīlestības. Tādas zeltganīgas ir, lai daudz nauda. Dzeltenā ir saulainām dienām, melnā bija labam miegam. Te ir tik daudz sakņu, arī tās var kalpot pie podiem jums, es skatos. Es šādā tehnikā strādāju vairāk jau kā 20 gadus. Tieši saknes ir tās no sākuma. Es liku vienkārši kociņas, bet vēlāk, tā kā es dzīvoju Pampāļos, un tur apkārt ir ļoti daudz purvi, un man patīk mežā ogot, sēņot, un arī purvā lācenes, lasot tur visādas meža bagātības, arī tās saknes liekas, viņas tik skaistas, nu kaut kur vajag izmantot. Tā ir kā mana vizītkarte. Šī ir manis speciāli pasūtināta māla masa, ar ko es strādāju. Viņa ir daudz izturīgāka nekā vienkārši. Te ir Latvijas sarkanais māls kopā ar Klaipēdas baltmālu. Man ir svarīgi, lai viņi ir izturīgi, lai viņi nav tā, ka vienai dienai tie trauki ir krietni augstākā temperatūrā dedzināti nekā sarkanais māls. Sarkanais māls, kas būtu vienkārši tikai, viņš jau būtu izkusis. Seplis man ir tāds, ka nav jāsēž klāt, es ieslēdzu un varu mierīgi iet atpūsties vai nodoties citām lietām. Attīstamies, mēs ejam uz priekšu. Kāds būtu pampāļu laimes pods? Droši vien, ka pilns ar medu, jo tad, kad ēdot medu, cilvēkam izdalās laimes hormons. Šie dažādie veidi, tas arī ir draunieks šādus atsevišķus medus. Viņi tā elīgi svešvārdā saucās monoflorie medi. Zinām, pieredze ir vajadzīga gan darbībā ar bitēm, gan drusku ir jāsaprot arī no botānikas kaut kas. Tātad drusku jāsaprot arī ziedu būtība. Ziedu būtība, piemēram, virsmu medumu. Ļoti labs jautājums. Šis gads, diemžēl, ir tāds gads, kāds viņš ir. Tāpēc arī šeit stāv 2013. gada virsmu medus, jo šogad praktiski Latvijā virsmu medus mirsis neizdalīja nektāru. Tas medus, kas ir palicis no pagājušā gada vai kas nav apēsts, bet virsmu medus pats piesātinātākais virsmu medus ir. Tāds liepu medus kā šogad nav bijis gadus 6, tīrs no tā viedokļa tik ļoti liepisks, es teikšu tā. Arī aromātisks, bet arī tik ļoti tīrs savā sastāvā. Tas ir pateicoties daudziem apstākļiem, un redziet, mēs jau biškopi drusciņi mums vienmēr jāpaskatās augšā un jāpiedomā, jo laika apstākļi ir mūsu sabiedrotais. Griķi, ko darīja šogad laika apstākļos? Griķis ideāli izdala nektāru tad, kad ir tāds mitrs. Vispār griķis medo ap 4 no rīta. Visforšāk tādā siltā rītā, 20–22 grādi. Un griķis medo. Un dienas laikā nepieredzējis bitnieks teiks, man tās bites neiet Griķī, no kurienes tas medus rodās. Griķu medus ir viens, tāpat kā viršu, varētu saukt viršu par medus karali, tad griķu medus ir ļoti pietuvināts mūsu asins sastāvam. Līdz ar to medus unikālo īpašību zinot, to izmanto sportisti, jo medus unikāla īpašība, tikko mēs uzliekam medu uz mēlītes, tā mēs uzreiz ātrāk par
par potīti varam dabūt šo visu enerģiju, kas ir medu asinsritē savā. Ir arī viršu griķu, tātad abi kopā. Jā, tas nav mans jaukums, tās ir bites pašas sajaukuši šo viršu griķu medu. Tas ir vedot bites no griķu ienesumu, pārved uz virsi. Ceru, ka mēs neesam apdalīti, ka mēs neesam vēl tik dienvidnieciski, kad teiksim, ka virs nepārstās medot. Meža aviņu medus mēs varam atzīmēt to, ka šogad ir viens no atzītākajiem mediem, arī no cilvēku. Ne tikai pieprasījums, bet arī šais medus, es viņu sauktu par svētkiem Jelgavā igadējiem. Viņš arī tika novērtēts un atzīmēts ar medāli un tā. Šis meža aveņu medus, es apzināti viņu nesaku meža aveņu ziedu medus. Viņš rodās karstās vasaras, karstās dienas un augstās naktis, kad mijās. Tad, lūk, rodās šis meža izsvīdums un apmēram uz to laiku ir aveņu ziedu. Un tad tā avena iedod to piesprits tam meža izsvīdumu medumu, skuju un egļu un priežu skuju koku izsvīdumu medus, kurš ir ļoti vērtīgs, bagāts ar fruktozi, līdzīgi kā griķu medus, bet tur ir ļoti vērtīgs citas lietas vēl klāt. Rapsis, balts. Jā. Vai nav miglots? Parastais cilvēku jautājums, vai nav miglots. Es saku tā, ir mums Latvijā arī bijuši diezgan daudz skandālu, viņi vēl nav beigušies, ir tiesvedības un visādi, bet tomēr ir vieniem jāsadzīvo ar otriem, tāpat kā mēs ar bitēm sadzīvojam, tā mums arī jāsadzīvo ar šiem vai lielu uzņēmumu agronomiem, kas tas vairs nav, nevarētu nosaukt par zemnieku saimniecībām, bet es teiktu, ir jāsadarbojas ar šiem agronomiem, jo bite jau it kā neņem to slikto medu, viņi iet bojā, ja viņi ņemtu tajā brīdī, bet bitiniekam jābūt ir pietiekoši izglītotam un zinošam, jo faktiski rapša medus ir visizdevīgākais medus. Rapša medus ar savu saldumu, saldvielas, tur ir daudz vairāk kā jebkurā citā medū. Enerģija būs labāks raps, teiksim, dzīves kvalitātei lūdzu virsis un griķis. Ziedputekšņi, mēs jau visi zinām, kas ir ziedputekšņi. Tie gluži nav tie ziedputekšņi, kas cilvēkiem rada alerģijas pārlidojot. Te ir tādi apaļi bumbulīši. Un mēs redzam, viņi ir veidoti apkārt tāda celulozes plāna kārtiņa. Līdz ar to tāpat kā piens, ne katros mūžā brīdī mums ir derīgs. No dzimšanas, protams, un mazuļiem visiem, tāpat ziedputekšņi būs vairāk bērniem. Viņš arī salds, līdz ar to daba jau viens otru pazīstam. Šeit ir produkts tālāk, bišu maizīte. Šis produkts tālāk top bitei. Ienesot ziedputekšņi šūniņā, ievieto šo ziedputekšņi, pārlej ar plānu kārtu medu, piepakā, atkal ievieto ziedputekšņi, atkal plānu kārtu medu, pievieno mitrumiņu, savu siekaliņu, un viņš iziet pienskābo rūkšanu, taisni tādu pašu rūkšanu, kā rūkst rudzu maize. Bišu maizīte, jeb starptautisks nosaukums ir ambrozija, jeb dievēdienas. Ar šādu te mums neko citu nevajag. Vēl kādu drusciņu, kādu stiebriņu, kādu salātiņu, un mēs esam dzīvi piepildījuši. Ir arī tādi kārumi, dzērvenes ar liepu medu un rieksti ar liepu medu, jo liepu medus ar to savu rūgtumiņu, kas viņā ir, viņš it kā ir salds un foršs, bet ar to savu rūgtumiņu ļoti der miksiņos. Un vēl pie kā mēs par šūniņām arī nepieskārāmies, bet kas ir ļoti svarīgs produkts, tas bitei ir propolis. Un mums arī tai skaitā. Tas ir otrs svarīgākais produkts pēc bišu maizes, un tad tikai nāks medus un ziedputekšņi un kārumi. Un ar šo propolis ir tā, ka propolis sastāv apmēram no 300 daļām dažādām. Tik nejaukā laikā kā tagad. Ja jūs pat ilgstoši kaut kur būsiet saslidojušies, saslēpojušies, sasteigājušies, varbūt nevis jūtat, ka kaut kāda vajadzība pēc zālēm ir. Ticiet man, šeit ir viss, kas ir vajadzīgs no zāļu viedokļa. No jūsu organismam. To var uzdāvināt. Bet vai tad tā nav labākā dāvana otram veselību uzdāvināt? Un ir skaisti tā, ka mēs esam kādu ilgāku laiku jau sadarbojamies ar šefpavāriem. Pagājuši gadu bija pirmais medus ēdienu sajiets. Daugmals Jāņa bišu medus ēdienu sajiets. Arī pavāri ir interesējušies par to, ka no atšķirīgiem mediem var dabūt garšu
atšķirīgu. Ne tikai saldēdieniem, bet taisni gaļēdieni bija topā. Vasks ir organisks produkts. Vasks bitei rodās ne no kaut kā. Vasks rodās tāpat kā mums sviedriņi, asariņas, tā bitei ir vaska dziedzeri. Un līdz ar to tāpat kā pieniņš, krejumiņš, kas arī ir organisks produkts, vasks arī maitājās, ja nepareizi glabājam. Un īstenībā vasks ir viens no pirmajiem eksporta produktiem latviešu ciltīm. Šis ir senākais sveču darināšanas veids, kam ir pieejams bišu vasks, piemēram, kā mums viņš ir pietiekoši bitītes sanesušas. Katrs var darināt, un katram ir sava sveci jāizdarina. Tūlīt tās būs tradicionālā latviešu sveču diena, 2. februāris, ja nemaldos. Un ir ļoti svarīgi šis moments, kad ir jādomā labas domas, un katra šī kārtiņa būs jūsu labās domas, savādāk sveces prakšķēs, ja būs nelabas domas. Bišu vaskā ir ļoti daudz ēteriskās eļļas, un sadegot jūs, teiksim tā, attīriet gaisu savā telpā. Tradicionāli, es nezinu, no kuras vietas mēs esam izdomājuši, kad laimes lej no svina. Nekad mūžā. Laimes lej no vaska. Šeit ir ļoti labi redzami šīs sveču dažādība. Ir klasiskās sveces, kuru degšanas ilgumi ir apmēram no 4,5 stundām līdz 12 stundām. Šāda deg 12 stundas, šāda deg 7 stundas. Dziednieki šīs sveces ņem no mums un saka, ka ir laba aura. Nu, tas ir kaut kāda daļa no mums abiem. Šeit ir biti. Protams, ka es negribu dedzināt biti. Šeit ļoti skaisti izdeg šī daļa, kas ir apaļā, un bite apmēram līdz šai vietai ir tā kā dzīva un aizmugurē šī gaismiņa. Te ir daudz sveces, ko es esmu pats modelējis un ko es esmu radījis. Piemēram, šāda svecīte deg ļoti interesanti. Es esmu speciāli radījis, redzēt, tas vidiņš apaļais, viņš izdeg, bet tās strīpiņas nāk tajā liesmiņai aiz muguras, un tādā veidā svece dabūna tādus pavisam maina garumu, bet mainās arī sveces izskats. Šeit, ja jūs gribat meitenei uzdāvināt rozīti, te ir veselas 3. Atkal šeit izdeg tā vidējā daļa, un šīs rodzītes ar gaismiņu vidū, teiksim, tā kā maina krāsu un vēl kustīgi šī krāsa, pat dzīvē puķei tā nav. Es viņu saucu par mīļo svecīti. Šeit ir redzama bišu mamma, citās tautās kā karaliene tiek saukta. Šeit ir redzams bišu puisis, jeb trans. Un šeit ir redzams visa saime, visas darbīgās meitenes, kas ir darba bites. Aiziesim uz dravu, apstīsimies, jo es neesmu kādu brīdi bijis dravā un vispār ir jāaiziet apstīties. Paskatīsimies, ko bites dara ziemā. Šī ziema vispār ir nevisai patīkama bišu saimēm, jo mums ir daudz atkušņu. Bitēm augstums neskādē. Bitēm skādē taisni šie daudzie atkušņi. Ar šo saimīti nav labi. Šī saimīte vēl neaudzina jauno paudzi. Tā ilgāk varbūt arī mēs viņu neveidināsim. Lūk. Mēs redzam bišu mammu ziemas vidū. Un lūk, ir jau jaunās bitītes, kuras tūliņ dzims. Šeit ir pilnīgi atšķirīga saimīte. Šeit arī pamāšu darbu bišu, tās abas mēs apvienosim. Šī ir tā vieta, kur satiekās gan tie podi, gan tas medus, gan tās laimes pogas. Un šī istaba ir arī īpaša ar to, ka šeit ir 15. gadsimta ķieģeļu siena un 17. gadsimta griestu gleznojums. Tā kā šeit ir jūtama tāda gadsimta elpa, smaržo pēc vaska, smaržo pēc svecītēm un ir patīkami šeit atrasties arī mums pašām medus istabas saimniecēm. Tuvojas Valentīna diena un mēs jau drīz sāksim rosīties, sāksim dekorēt telpu, sāksim taisīt dažādas dāvaniņas ar pampāļu podiem, kādu svecīti skaistu, kādu krāšņu podziņu, kā odziņu. Tad, kad tev tā laimes poga ir līdzi, tad jau tu par to laimi piedomā, un tad arī viņa atnāk, jo nekas jau tāpat nenotiek.